Čupiņā naudu. Pēc čupiņas varat mēģināt uzminēt, kas tā pa mašīnu būs. Čupiņa diezgan plāna, mašīna arī būs diezgan plāna. Raksta komentārā, ko mēs nopirksim. Šādi beidzās Tačka garāža iepriekšējais video. Un te jau jūs redzat, kas ir mūsu ķēriens. Tas ir 4. Golfs ar 1.9 TDI, 66 kW. Protams, ka izcilā stāvoklī. Rūsas nav nemaz, viss ir vienkārši perfekti. Godīgi sakot, es, kad šo montēju pa šo te laiku, pa nedēļu, es jau biju pilnībā aizmirsis, kā šī mašīna patiesībā sākumā izskatījās. Vienkārši briesmīgi. Viss ir vienkārši kaut kur piekrāsots ar flakoniņu. Spārnu nav, sliekšņi briesmīgi, diski. Šeit mums gan var redzēt, mums būs šādi te lietie diski, kas nāca līdzi komplektā. Tas tāds neliels bonusiņš, bet jā, viss pārējais mašīnai patiesībā bija diezgan briesmīgi. Mašīnai bija jāmaina paduškas, jāmaina abi spārni, jāmetina abi sliekšņi. Bagāžnieks mums vaļā nevērās. Bet ir arī savi plusi. Mašīna maksāja 400, kādam varbūt varētu likties, ka šī diezgan augsta cena priekš tādas mašīnas, un šobrīd arī es iespējams varu piekrist, bet tai brīdī likās, ka ir ņemama. Mašīnai, kā redzams, ir diezgan foršas priekšā lampas, aizmugurē arī ir līdzi nāk lietie diski, ir maģis, kuram var pievienoties ar Bluetooth, krēsli nav nevienā vietā saplēsti vai caurumi izdedzināti, tikai netīri. Ir vēl kaut kas, kas obligāti ir jāparāda. Es neesmu pirmais, kas šo mīsenī taisīs. Fucking hell. Tas slieksnis ir pilns ar putām. Kraču Marko, te ir progresa uztaisījis. Pasties. Es reāli šokā. Kas pa lietu netaisījās, pasties. What the fuck? Netaisījās un tagad taisās. Kas tur bija? Reāli, viss šīreiz bija iekšā slēdzenē. Tas viss bija tur iekšā un viņam vēl projām normāli nestrādā. Tā slēdzene reāli bija vienkārši aizaugusi. Pasties, hops. Tāpat kungo neiet. Tur satīrīs vēl kārtīgi un būs. Jā. Labi, Marko, izstāst, ka tu zini, ko tu dari. Skaties, varam aiziet, es parādīšu savu progresu. Skaties, nāc šo Marko. To slotu iedod? Jā, šitais viss izkrit ārā no manis. Ja tev tur bija tāda maza čupiņa, tad man te ir divas tādas diezgan lielākas. Bet otra puse man bišķi iepriecināja patiesībā. Skatieties. Hop. Redziet? Nu, te ir kaut kāds caurums. Protams, kaut kas te būs. Rek no augšas arī. Bet man liekas, ka izstāst, ka nav tik traģiski, kā te pirmajā pusē. Kroči, mums ir caurums šeit. Mums ir arī caurums šeit. Un mums ir caurums šeit. Šajā brīdī es sapratu, ka laikam esmu ieberzies. Izmantosim Kostika trikus. Ar acetonu vienkārši mazgājam kaut kādu krāsu, kas ir pilnīgā bezpriģelīta. Man liekas, cilvēks ir mēģinājis rokturi nopūst līdzīgā, dabūt krāsā kā vāks. Jā, šitos attīrīs uzreiz jau būs smukāk. Gribu arī izdomāt kaut kā šito te visu piečinīt. Vienkārši vismaz melnu piekrāsot. Kāds tad te mums? Labrīt, labdien, labvakar.
kā redzams šodien. Jau sniegs ir nokus, un ir jau otra diena. Šonadēļ nedēļa ir iesākusies bišķiņ vēlāk, kā citas reizes, jo vakar bija citas lietas darāmas, un arī šodien beigās izvērtās tā, ka no rīta bija vēl jāizskrien līdz Rīgai. Man ir pasūtīti jau arī sliekšņi. Šitai pusē gan es nesūtīju, jo te ir tikai šitam no augšas caurums, kaut kas gan jau arī šitam iznāks. Un aizmugurā arī līdzīgi. Bet manuprāt, ka to var salāpīt ar ielāpiem, jo mums nav budžeta. Pirmā lieta, ko mēs varētu izdarīt, iztīrīt salonu. Nu, man pat īsti nav komentāru. Mēs tak šito satīrījām. Vai tik labi izstāst, ka ir satīrīts. Arī šeit viss ir vienkārši aizkakāts. Nu, es vairs neturpināšu, bet ideju jūs sapratāt. Starp citu, ja tev nav kur iztīrīt savu tačku, tačka garāža ir īstā vieta, kur to izdarīt. Jo mums šeit ir pieejams ne tikai pacēlājs, bet arī lūk stūrī stāv mūsu burvīgais putekļu sūcējs, kas ir pietiekami jaudīgs, lai izsūktu salonu. Mums uz vietas šeit vienmēr arī stāv kaut kādi tīrīšanas līdzekļi, jo es aktīvi tīru savu mašīnu, un es nedusmošos, ja jūs viņus izmantosiet. Tajā brauc uz tačka garāžu, tīri tačku, nebrauc tādā miskastē. Es apmēram stundu tīrīju tikai aizmuguri. Mašīna ir nenormāli aizkakāta. Un es domāju, šī arī nebūs vēl, tā kā final cleanings, es reāli nevaru. Reiku pieņemsim tāpatās, kaut kas ir palicis te visi spalvās. Šīreiz ar visi spalveins. Jā, pagaidām šī tik tālu es iztīrīju aizmuguri. Beidzot vismaz pašam nebūs pretīgi viņā līst iekšā. Atver durvis. Un tāds, ir jālien. Nekas cits jau neatliek, lai viņu iedzītu, piemēram, garāžā. Tad vēl motora padūškas būs oficiāli jāuzsūta savādāk, tur viss ir slikti. Labā ziņa, ka ar piekari nekas nav slikti, vismaz tā pagaidām liekas. Kāds laikam gribēja šito nokrāsot, pelēku nokrāsojis bija šiten pilnīgi visu apkārt, dabūja šito visu berst ar acetonu. Mašīna beidzot ir tāda, ka vismaz nav pretīgi kāpt iekšā, nav super tīra. Kā jau es iepriekš minēju, mēs viņu tāpatās noteikti tīrīsim vēlreiz pirms pārdošanas, bet ir krietni tīrāka. Kad pat tur iekāpt iekšā, daudz labāk kā bija. Tagad es domāju, ka celšu augšā un kaut ko sākšu skatīties, ar ko varētu sākt metināt. Varbūt kreisai pusē slieksni šodien iesākšu metināt. Labo pusi šodien neaiztiksim, jo man vēl nav sliekšņu uzlikas. Nav sliekšņu remkomplekta, tāpēc to šodien nedarīsim, bet šito pusi gan ņemsim tūlīt nost ratus un ķidāsim ārā. Uztaisīju reku šitādus te papīra šablonus, sagatavojos jau rītdien atvedīšu materiālu, to visu pārzīmēšu uz metāla. Reku trešais. Pārzīmēšu uz metāla un jau lāpīšu cieši to kreiso pusi. Visticamāk no rīta savākšu arī labajam slieksnim, remkomplektu un iespējams jau arī to rītā metināšu iekšā.
Tad būs vēl jāatrod tikai spārni. Jāsatīra visa šitā šmuce. Viss sakrāsotais ar flakonu. Jānokrāso šitie melni, lai bišķi smukāk izstās. Laikam arī bagažnieka rokturis būs jāmēģina nokrāsot. Labrīt, labdien, labvakar. Kā kurš kurā brīdī skatās šo visu, bet ir atnācis slieksnis. Brauksim metināt. Bet pirms metinam slieksni, liekas, ir kaut kas bišķi svarīgāks. Ir diezgan nokusis sniegs. Gan ārpusē viss izskatās baigā šmucē, gan arī iekšpusē viss izskatās baigā šmucē. Ātri piekārtosim garāžu un tikai tad sāksim kaut ko darīt. Tālūk, ārpus mums ir sakopta. Sanes visu aizmugurē šeit. Tā atstājām principā tukšu to mīkstu, kas plānoju tuvākajā laikā savākt. Un šito arī tuvākajā laikā plānoju savākt. Izstās bišķi tīrāk. Tas nav tā, ka es tieši to koncentrējos, bet te vajadzētu ielikt te bruģīti, kaut kādus šitos kokus likvidēt. Un kur apkārt garāžai arī uzlikt bruģīti. Šeit mēs ar Marko atradām paši savu sidequestu. Ārā bija ļoti silts, ļoti forša saulīte, patīkama, un mēs izdomājām, ka ir jāaizbrauc notīrīt skateparks, lai var svētdien, sestdien pabraukāties. Ieraksti komentārā, vai tev būtu kaut kas pret, vai varbūt tieši tu būtu pār to, lai es ielieku arī kaut ko citu ārpus garāžas no ikdienas, kā piemēram braukāšana pa skateparku vai varbūt kādas citas it kā interesantas aktivitātes, bet kas nav saistītas ar garāžu. Tiešām tagad nopauzē video un aizej ieraksti komentāru. Es ļoti cenšos to golfu uztaisīt maksimāli ātri, tāpēc nesanāk neko daudz pafilmēt. Bet jā, šitai pusē nav izdarīts nekas, tāpēc, ka ir jāņem ārā durvis. Sliekšņa ziņā nav nekas izdarīts, bet īstenībā es satīrīju, kur šito arku viņa visa bija sapūsta ar krāsu un tā arī bamperis. Satīrīju šito te. Viņš bija ļoti pretīgs. Varbūt kāds ievēroja, nogruntēs un nokrāsos viņu melnu. Es jau nokrāsoju emblēmu, sagatavoju double teipu. Pielīmēsim atpakaļ emblēmu. Šitos arī krāsosim, bet ne šobrīd, arī būs melni. Marko satīrīja šitien te bremzes ķīlai. Griežas gan. Nav ideāli, bet es ceru, ka sajies. Iepriekš vispār nevarēja pagrozīt bez rata. Izjauc ārā, satīrīja, sasmērēja, pielocīti visi ielāpi. Arī šeit. Te Marko jau mēģināja sākt metināt. Kaut kas ar metināmo ar masu izskatās, ka kaut kas nav. Marko šobrīd činī masu. Mēģinās uzspiest vadu pa jaunam virsū. Sajies? Ko redzēt, paņems vēl šīrā? Profesionāli. Iepriekš saspieda, bet ar roku un izspruka laukā. Skrūvspīlēm vajadzētu sajiet, ne? Būs? Viņā? Tu saki, ka nebūs? Haters. Vai ne? Viņai vislielākais haters. Tu arī viņu YouTube nobloķēt, lai neredz tavs videos. Like and subscribe. Rakstiet komentāros, vai būtu vēl jaudīgāk un foršāk projekts. Skateparku iztīrījām, bet to jau jūs redzējāt. Kādu viņi tā redzēja? Viņi redzēja. Viņi redzēs? Viņi redzēja. Jau šodien ir ceturtdiena. No rīta man bija jābūt pie zobārsta. Tagad jau ir kaut kādi 2 laikam ir pulkstens. Un Marko te ir jau šo sadarījis. Šī ten kaut ko metināja, beigās kaut kas sāka degt cauri, teica pīzdu.
ņem pats metini. Es tad pārģērbšos un metināšu. Priekšā viņš visu sametinājis. Šobrīd Arčā ar Markovu abi 2-2 mēģina izņemt ārā durvis, lai varētu remkomplektu metināt iekšā. Un tad paliks tikai atrast spārnus un samainīt motoram paduškas. Tas ir, kas palika no sliekšņa? Marko, ko tu tikko izdarīji? Es utilizēju sliekšņu. Varu vēl kaut ko utilizēt, man liekas. Jā, rektulīties iekšā jaunais. Izdomājām, ka te vienkārši piemetinās pa šito malu, te neko neaiztiksim. Tas nav vispār vajadzīgs. Reku jauniem slieksni, te arī vienkārši te nogriezīsim smuki pa maliņu. Šitā vieta ir dzīva, te nebūs jāliek atpakaļ šitais. Viņam nevarētu uzlikt. Kroči būs afigena. Tikmēr es sametināšu līdz galam šito un maukšu uz to pusi. Mēs ejam cauri adatām, tie roka darbs. Šodien velku krūtis drēbs, vecītā ir zosādi. Mums ir pilnas rokas sūd, mēs prosta loptādi. Nepaceļu trubu, kad tu zvani, es aiz boju stāvu. Jupiters vai Bulls, mēs ar draugiem tik esam pārskūdus. Skrūti jau dzirdi, tas ir subs. Piln tačku un maucam mēs skulp. Piln pačku un kārtīgs vīrtums. Mēs pazūdu, filtrs ir pie lūps. Tā mašīna pati veģa mūs. Tik skaļi, bet tomēr ļoti kluss. Mam zvan un es nepaceļu ķip, es tāds busy, karsts galva tā kā pīts, kas ir dizzy, kā šiet tā kā pīcis, piegāda rips, lēc augšā lejā kā sienāžu, un es turos pa gabalu, paliek traks, ja ir glāzpis, izmēr rāpus, likšos pārstīšos, kā šīs lols, bija man te pāris rokās, tagad man ir tikai uno. Labrīt, ir piekdienas rīts, šeit mums ir vēl čupiņa ar lietām priekš golfa. Abas paduškas, špakteļlāpstiņa, špaktelis, hermētiķis, grubulis. Jāatrod vēl tikai spārni. Pagaidām īsti neko saprātīgu atrast neizdodas. Ir viens variants, bet to es tikai sapratīšu vakarā, vai būs vai nebūs. Ir spārni, bet citā krāsā. Un tādā krāsā lētākie, ko es varu dabūt, ir 100 eiro. Viens spārns vēl ir tāds ļoti sketčī, izskatās jau taisīts, visticamāk apakšā viss ir nopuvis un vēl jābrauc pakaļ uz Jēkabili, tie ir reāli pāri pa 100 eiro. Tas īsti nav šobrīd variants, tāpēc mēģināsim izdomāt kaut ko lētāku. Nedomāju neko sliktu, es kādam sapis pāris dienas, tā kā es tev atdošu visu, lai tu aizmirstu visu, kas bijis. Un tu zini, man ir labāk nekā zinu sev pats. Esmu neparedzams tips, atkal jādara tas pats. Nav tik traki, es to salabošu rīt vai parīt, vai nekad. Un tā mēs ejam cauri adatām, tie roka darbs. Šodien velku krūtis drēbs, vecītā ir zosādi. Mums ir pilnas rokas sūd, mēs prosta loptādi. Nepaceļu trubu, kad tu zvani, es aiz boju stāvu. Un tā mēs ejam cauri adatām, tie roka darbs. Šodien velku krūtis drēbs, vecītā ir zosādi. Mums ir pilnas rokas sūd, mēs prosta loptādi. Nepaceļu trubu, kad tu zvani, es aiz boju stāvu. Ko piešķilt pārbaudīt? Tas ir arī šajā video viss. Piesako Silrakam, piesako kanālam, raksti komentāru, spied laiku. Silraka mūzons vajadzīgi klausies to sūdu. Šodien velku krūtis drēbs, vecītā ir zosādi.